Es domāju, visa latviešu tauta ir viena liela olimpiskā saime, jo jebkurā proporcijā rēķinot statistikā uz to cilvēku daudzumu, cik mēs esam šajā pasaulē, sarēķinot mūsu sportiskos sasniegumus, mēs būtu absolūti pirmajā vietā. Mēs apsteigtu visas lielvalstis, kur ir tūkstošiem, miljoniem un miljardiem cilvēki. Mans pirmais olimpietis noteikti ir mans tētis, kurš man palīdzēja kļūt par sportistu, un mamma, kas rūpējās, lai divi vīrieši varētu viens otru atbalstot, labi sportot. Mans tētis brauc ar moci. Viņš neļāva dēlam braukt ar moci, jo tas ir bīstami, tāpēc es biju peldētājs. Pēc tam tomēr es pamēģināju vēl iekāpt bobsleja kamanās, bet visvairākais man lepnums ir par visiem mūsu olimpiešiem, sportistiem, kas tiešām reāli aizbrauc vienmēr uz olimpiskajām spēlēm, jo nokļūšana tur, ievērojot citu lielo valstu izdomātos koeficientus, statistiku, lai mēs tur tiktu, mēs viņus vienmēr pārvaram un mēs esam pārstāvēti. Un latvieši vienmēr pasaulē ir bijuši pirmie. Varbūt nemaz daudzi nezin, ka viens no pirmajiem tankuģiem, kas no Eiropas aizceļoja uz tālo Brazīliju, bija Hercoga Jēkaba tankuģis, kas tika uzbūvēts speciāli priekš latviešiem, un mēs vienmēr redzam visu uz priekšu, mēs esam strādīgi, mēs esam ļoti, ļoti apzinīgi, un tāpēc mums arī padodās visas tās lietas, ko mēs darām no sirds. Es lepojos, ka esmu latvietis, es lepojos to, ka es varu arī šeit pateikt un novēlēt visiem mūsu olimpiešiem šobrīd Rio sasniegumus, un esam iecietīgi viens pret otru, atbalstam, jo bez atbalsta arī stiprie latviešu vīrieši un stiprās latviešu sievietes netiek uz priekšu, un ja mēs paskatāmies, sports ir ģimene, sports ir saime, sports ir atbalsts, un latvieši mēs esam labākie.